tāpēc es gribu dāvināt Kurzemes ģimenei vienu grāmatu par Liepāju, ko Jāņa. Paldies manā pilsētā Liepāja, ko tik ļoti mīlu. Paldies, ka atnācāt, un tagad oficiāli laukums ir atvērts. Ir bijuši, jā, ka tur novelk botas, parakst botas, pēc tam novelk zeķis, mēģina zeķis, lai es parakstu, es saku, viņš pat raka zeķis, jo, kad tu tikko kājās, viņš zina, nu, tāda varianta arī bijuši. Domāju, ka laukums izdevies vienkārši skaists, un es ceru, ka jaunieši izmantos, un man ļoti pašam patīk. Es nezinu, kā pārējiem, es ceru, ka arī gan jauni puikas, kas grib varbūt iesākt basīt, vajadzētu pamēģināt uzmētāt, un arī tie, kas jau spēlē. Es domāju, ka diezgan kvalitīvs laukums, tā varētu kvalitīvi arī patrenēties. Man šeit ļoti patīk, un arī ir ļoti interesanti te būt. Lai izaugtu garš, vajag katru dienu trenēties, kā es jau arī daru. Lai kļūtu tāds kā puisis, jātrenējas ar pilnu atdevi, jānodarbojas fiziski ar savu ķermeni, jāstiepjas, protams, un tā, jāspēlē basketbols, un tad jau notiek kaut kas sanāks. Es cenšos trenēties, un arī mani ieceri, ka es izaugšu liels būt NBA spēlētājs. This is Kyle O'Quinn in Latvia. It's been very nice. The beach is very nice. Other than the weather, it's been very nice. The people here are nice, the food is good, and just a nice place to be. The young people playing sports here in Liepāja, I wish that they, make it out the way Kristaps did, really give back to their community and never forget where they came from.